Labrīt! Kā jau runājām, šodien atbildēsim uz jautājumiem par līdzekļu copu un vispār arī mēģināsim pastāstīt, kas tas ir un kā to dara. Tuvojas 1. maija, tēma būs diezgan aktuāla. Pietiekami daudz cilvēku, kas spinningo tikai maijā un ķer tikai līdzekļus visu sezonu. Kādreiz es biju viens no jums, es arī ķeru pamatā tikai līdzekļus, un tad tur bišķi paplašinājos zivis sugās. Tā kā padalīšos ar savu pieredzi, pietiekami lielo, padalīšos ar atbildēm uz jautājumiem, kurus uzdevāt grupā Makšķerniekiem Ribakam un arī, ko uzdevāt zem mūsu posta. Bet šobrīd iedosim vienkārši ieskatu, kā vispār ķer līdzekļus un kas tas vispār ir un kā to var darīt. Viena no populārākajām metodēm Latvijā ķert līdzekļus ir tieši wobleri. Wobleri dažādi izmēra, dažādas iegrimes, dažādu krāsu, formu, dažādām spēlēm. Klasiski šos woblerus, šos mailes tipus woblerus, slaidos woblerus twitcho. Un Twitch ir viena no tēmām, par kuru šodien parunāsim arī bišķi vairāk. Gan par kātu izvēli, auglu izvēli, spolēm. Tas ir viens, šis ir diezgan advancēta metode, priekšlielas daļas. Klasiski līdzekļus mēs ķeram ar šūpiņiem, rotiņiem un silikonu mānekļiem. Vienkārši metam un velkam. Skan varbūt tās netik interesanti, bet ļoti daudzās Latvijas ūdenstilpnēs maijā šūpiņš spēs apspēlēt šos woblerus. Lai cik tas jocīgi nebūtu, un es pats tam esmu bijis liecinieks, piemēram, Burtniekā vairākas reizes, kur man liekas, ka es jau iztričot varu visu kaut ko, un aizbraucu tur, un tur vienkārši klasisks sudraba krāšs šūpiņš dod daudz vairāk copus un ir daudz efektīvāk. Arī pagājušā gada mūsu Burtnieku video varat redzēt, cik efektīvi mēs ķērām ar šūpiņiem un rotiņiem tur. Tā kā tā ir vēl viena liela tēma. Tie, kuri kāro nevis vienkārši noķert zivi, bet noķert trofejas izmēra zivi, tiem vajadzētu skatīties uz Big Bite. Trofeja līdzekļu ķeršana varbūt nav copiskaita ziņā tik efektīva, kā būs Twitch vai vienkārši met un velc mānekļi, tā skaitā kaut kāda krenkta un tā tālāk. Toties rezultāts tur parasti ir daudz skaistāks. Un parunāsim arī par Big Bite. Es zinu, ka daudz Big Bite'am ir izgājušo cauri un daudz ko par viņu zinu, bet ir jauna makšķernieku paudze šobrīd, ko mēs redzam pēc visiem jauniešu čempionātiem arī, kuriem daudz kas no tā visa būs jauns. Un tāpēc sāksim pēc kārtas par kātiem, spolēm, auklām, un pašās beigās mānekļiem, un pa vidu šiem te segmentiem būs arī atbildes uz jūsu uzdotajiem jautājumiem. Pāriem pie kātiem. Par līdzekļu sakarā, par kātiem runājot, tas, par ko es gribētu noteikti atzīmēt un pastāstīt vēl un vēl, tas ir Airus. Airus ir itāļu zīmols ar pietiekami senu vēsturi, un viņam ir ļoti daudz modeļi, kuri perfekti der mūsu līdzekļu ķeršanas tehnikā. Šī, pieņemsim, Bora sērija, kas skaitās tā kā, tāds vidējais segments no Airusa. Arī daudz cilvēku man jautāja par Twitch kātu. Tad Bora sērijas budžetā līdz 200 eiro būs viens no līderiem Twitch kātos. Pirmkārt, viņu akcija nav ekstra fast, tātad tas kāds nav pārāk ciets, viņš ir pietiekami, viņš pietiekami spēj atstrādāt wobleri, un Twitcham nevajadzētu skatīties uz tādiem pavisam cietiem slotas kā tipa spinningiem. Šis būs nedaudz mīkstāks, viņš metīs labi, un viņi ir jaudīgi. Kas man personīgi pašam viņam patīk, šī ir vieglākā versija ar testu no 7 līdz 28 gramiem un garumu 2,13. Klasisks Twitch spinnings. Testos man viņš ļoti patika. Godīgi pateikšu, es esmu mainījis daudzus kātus. Budžetā līdz 200 eiro šis ir, manuprāt, labākais Twitch kāds, ko es savā 11 gados esmu turējis rokās. Ja mēs runājam par budžetu līdz 200 eiro. Dārgākā, augstākā segmentā noteikti tur mēs atradīsim vēl visu kaut ko interesantu. Fantastisks kāds, jaudīgs, un viņam ir arī klasiskie līdzekļu spinningi. Tātad par garumu izvēli, pavisam īsi par tehnikām. Twitcham klasiski, es teiktu, izvēlēties spinningu no 2 metri. No 2 metriem līdz 2,20, varbūt 2,30, 2,40, ja jūs laivās spinningojat no platformas. Ja jums ir paaugstinājums laivā. Ja jūs spinningojat no nomas laivām, no gumijas laivām vai no laivām vienkārši, kur jūs stāvat uz ūdens līmeņa, nebūs ļoti ērti un īsākam spinningam būs priekšrocība uz wobbleru izspēli.
Tāpat tās spinningus nevajag skatīties pavisam cietos. Viņus vajag skatīties tātad fast vai moderate fast akcijas, lai viņš bišķīt nomīkstina to jūsu rāvienu un izlīdzina viņu, jo viņi katreiz sanāk tomēr bišķi savādāk. Tā roka, tiem, kas piešaujušies, strādā vienādi. Tiem, kas vēl nav piešaujušies, tad tāds bišķi maigāks spinnings ļaus tam wobbleram spēlēt labāk. Tas par boru. Un borai ir arī klasiski šādi te 2,40 garumā dažādos testos spinningi, kur ir klasisku līdaku spinningu ķeršanai zālēs. Ja jums patīk spinningot ar vidēji lieliem gumiju mānekļiem, šāds modelis. Ja jums patīk lietot smagākus šūpiņus, šis modelis būs ļoti piemērots, viņš met labi un viņš ir pietiekami jaudīgs, ka jums, pieņemsim, uz āķu uzķerās zāle. Pavasarī tas ir klasika, mēs spinningojam zāļu tūmā vai pat pašās zālēs. Aizķērās kaut kāds niedres gabaliņš, kaut kāda lēpju lapiņa. Mēs varam ar jaudīgu spinningu asi uzsist un noplēst viņu un turpināt vadīt mānekli un tādā veidā nezaudēt metienu. Ar mīkstu spinningu velkam ārā, atkabinam, metam vēlreiz. Zaudējam daudz laika tukšos metienos un tā tālāk. Boras jaudīgas, spēcīgas un tiem, kas spinningo seklumā, pilnīgi noteikti ieteikt skatīties uz šiem spinningiem, jo seklumā spinningojot bieži mums līdekļi ir jāsavalda. Tas nozīmē, ka bremze ir diezgan aizgriezt. Mēs nevaram ļaut viņai, sevišķi lielai zivī, daudz staigāt un savākt visus ķērājus, kas vien tur ir, tur meldrī, zāles un tā tālāk. Loģiskā secībā pāriem pie ultras ilgu laiku bija ļoti populāri džiga spinningi pie mums. Viņi ir nedaudz vieglāki, viņi ir nedaudz plānāki, jūtīgāki, viņi nav tik jaudīgi, bet ja dzīvojat pa dziļajiem ezeriem, par Latvijas lielajām upēm, tad šis 7,3, kas būtu centimetros 2,20 apmēram garumā spinnings ar testu 7,28, manuprāt, ir ideāls tvičinieks. Superīga blanka, viņš ir viegls. Starp citu, mūsu Zandarta video varat paskatīties, tur es ar viņu tvičoju, tikai garāku versiju, ar 2,40 versiju, no krasta tālāk jāmet. No laivas šis 2,20 ir vienkārši konfekts. Viņš nedaudz maigāks, ar viņu varbūt tās neizraustīsiet pavisam pašu lielākos wobblerus, kā ar boru, bet turpretī kaivs būs daudz vairāk un vietās, kur tā līdekļa jums tomēr nav jāvalda un jums ir brīvais ūdens apkārt un jūs varat ar viņu spēlēties, ar šo spinningu kaivs būs noteikti vairāk, jo blanka plānāk, pats spinnings vieglāks, jūtīgāks un tā tālāk. Tas ir par ultrām un par jaunumiem. Šis ir šīs sezonas jaunums. Pagājušajā gadā, diemžēl, šādu spinningu pie mums nebija. Tur bija tikai garie džigam domātie modeļi. Tagad arī ultrasērija ir parādījušies Twitch modeļi. Šāds un vēl īsāki dažādos testos. Un, protams, flagman modelis Airusam tā ir ultra. Tas ir Stargates. Aiz ultras Stargates šo te grafītu rokturi. Ļoti viegls, ļoti jūtīgs un tādā pašā laikā jaudīgs spinnings. Es pats ar šādu tvičoju, viņas daudz notestēju. Šogad manā arsenālā parādās casting versija viņam līdz 56 gramiem 2 uncēm. Tieši lieliem wobbleriem un tieši tādiem smagai ķeršanai zālēs. Viņi pieejam gan spinning versijā, tātad klasiskai beznerces spolē, tā arī casting versijā multiplikātoru spolēm. Tā saucamajiem tautā ziepju traukiem. Spinningi ļoti viegli, blankas atkal fāsti. Viņas tad nav ļoti cietas, viņas ir maigas, viņas ļauj izspēlēt wobbleru, viņas met daudz labāk nekā šīs te asās blankas. Un ļoti piemērots Twitcha spinning. Es zinu, ka ar šīm arī džigo. Ir cilvēki, kas džigo un priecājās. Man viņš vairāk asociējās tomēr ar Twitchu konkrētā sērija. Manās rokās vismaz. Un arī par testa izvēli ir jāskatās tātad, kāds būs tas māneklis vidē, ko jūs lietosiet, ja mēs runājam par wobbleriem un tieši par Twitchu. Ja tie ir 90, 100 wobblerīši, kas ir pilnīgi ok izmērs, mierīgi skatāmies uz spinningu ar augšējo testu 17,5 gramu, tas 5,8 unces, viņš daudz labāk viņu metīs, jūs daudz labāk jutīsiet, kas notiek ar šo mānekli, jūs daudz labāk varēsiet viņu izspēlēt, jums būs sajūtas. Turpretī, ja jūs tvičojat ar wobbleriem no 100 līdz 130, varbūt 140, droši skatāmies uz augšējo testu 28 vai vairāk gramu. Pavasarī maz aktuāli, bet teorētiska tehnika, ko es arī pa laikam piekopju, tā ir dziļais Twitch, kur jūs vadat wobbleru 4, varbūt pat 5 metru dziļumā. Tad šādam dziļumam jau vajadzēs es izvēlos katru testu kaut 56 gramu, jo tur
ir liela ūdens pretestība, ir liela auklas pretestība, paši wobleri ar lielām mēlēm, un tur ir jāvar iedot to īso aso sitienu, un to var izdarīt ar ļoti jaudīgu spinningu tikai. Jā, jūs varbūt zaudēt metienu attālumu, bet turpretī ar lielām mēlēm jūs varat apstrādāt dziļumu, kur normāli ar wobleri pie mums strādā ļoti maz cilvēku. Tā skaitā arī ar lielākiem krenkiem. Bet arī dziļais Twitch ir tēma, kuru noteikti apskatīsim, un cerams, mums sanāks šogad iefilmēt. Mēs jau to plānojam, kādu laiku sanāks viņu iefilmēt kaut kādā vasaras otrajā pusē, kad tā līdaka paliek tiešām pelāģiski un pārvācās uz bedrēm. To var darīt ar dažādām live tehnoloģiem, bet to var ļoti efektīvi darīt ar vai pat bez eholotu. Tas nav tā kā redzēsim, varbūt sanāks iekāpsim laivā, parādīšu oldschoolā, kā es sāku to darīt. Tas ir no Airusa, kas būtu mana pirmā izvēle spinningiem, tad attiecīgi budžetā no 200 eiro un uz augšu. Bet ir cilvēki, kur tikko sāk, kur varbūt negrib ieguldīties un grib vēl tikai saprast, vai viņi grib ķert līdeks, vai grib ķert asars, vai varbūt tomēr ķersim zandārtu un varbūt tomēr ķersim forels. Tad Majorcraft tādā ziņā ir daudz demokrātiskāks. Iesim pie tā plauka, pastāstīšu par Majorcraft spinningiem. Un tātad pavisam tādā budžeta segmentā no Majorcrafta diezgan populārs modelis Majorcraft Ceana. Ceanas modelis ir budžetā zem 100 eiro un pēc tam daži no konkrētajiem stipri zem 100 eiro. Lielisks variants, ar ko iesākt vai vispār pamēģināt, lai saprastu. Spinning ir salīdzinoši viegli priekššaus cenas, kas man patīk. Viņiem ir Fuji furnitūra, kas šī cenu kategorijā ir diezgan foršs bonus. Spuls turētāji gan ir Majorcraft paša, bet riņķi ir Fuji Fuzzlight, kas ir, nav daudz spinningi, kuri maksā ap 70–80 eiro un ir šādi aprīkot. Par šiem spinningiem pavisam īsi viņam ir ļoti daudz dažādu modeļu, tur ir ļoti liela modeļu rinda, tur ir pieejami dažādi garumi, sākot no 2 metriem un beidzot pat ar kaut kādu 2,70, ja spinningojat no krasta, piemēram, ķerat līdaks. Mēs varam arī tālu aizmest, tāpat testa diapazons ir milzīgs, sākot no 15 gramiem un beidzot ar kaut kādiem mazajiem bigbaitiem 60–80 spinning versijā. Tā kā šīs ir kaut kas tāds, ko ir vērts apskatīt tad, ja jūs nezināt, vai jūs vienkārši gribat pamēģināt. Vai arī kaut kādiem jauniešiem, kur varbūt tās tikai sāk un mēģina saprast. Viņam ir pieejama gan spinning, gan arī casting versijas. Tad arī ar multiplikātoru spoli varat darboties, pamēģināt un tā tālāk. Blankas pašas ir labas, manuprāt, ļoti atbilstoši Twitcham, ļoti atbilstoši līdakai. Protams, iepriekš minētie airuskāti būs labāki daudzās ziņās, nemēģināsim salīdzināt viņus, bet arī budžeti ir dažādi. Tā kā, ja meklē tādu iesākšanas variantu, Majorcraft Ceana ir tāds go-to modelis. Tā kā to modeļu ir tik daudz, es par katru tur tagad varbūt nestāstīšu, nākat uz veikalu, kad jūs zinat, ko jūs gribat, nākat uz veikalu vai pazvanat uz veikalu, ja gribat veikt pasūtījumu internetā, es noteikti nokonsultēšu jūs un padalīšos, kurš tieši ir tas, kas jums derēs vislabāk, jo te ir ļoti plaša izvēle. Ejot tālāk, nākamā lieta, par ko noteikti jārunā, tas ir Majorcraft Crossstage. Šie modeļi diezgan labi pazīstami gan tieši Twitchotājiem. Ir viņam arī lašu modeļi garie, bet Crossstage, man liekas, ir tāds vispopulārākais Majorcraft modelis, ko mēdz izmantot Twitcham un līdaku ķeršanai. Dažādi garumi, dažādi testi, atkal gan spinnings, gan castings, jau tāda vidējā budžeta klasa, un šie salīdzinot ar airusiem, viņi būs bišķīt lēnāki. Tā kā, ja jums patīk tādi bišķīt mīkstāk kāti, tad Crossstage varbūt tās jums pat iegūsies rokā daudz labāk nekā jebkurš no airusiem. Salīdzinoši mazāk zināms modelis, taču arī ļoti labs. Tas ir Majorcraft Benkijs. Benki ir jaudīgi spinningi, pat neskatoties uz saviem testiem, jo viņam pats sākums, ja es nemaldos, ir 5 grami. Spinning tests, ar kuriem diezgan populāri ķert forels. Viņam jūtama jaudas rezerve, un tiem, kuriem patīk atkal forsēt zivi, tur vilkt cauri zālēm, ātri, agresīvi twitchot, Benkī noteikti patiks. Tā kā tas no Majorcraft par Benkijiem. Virzamies vēl tālāk, un tad ir Days. Days ir interesants modelis. Days ir paredzēts basu ķeršanai, un
tās tehnikas ir diezgan līdzīgas, kā mēs ķeram līdaku. Basu parasti ķer zālēs, viņi ķer ar virsmas mānekļiem. Arī mēs to daram, it sevišķi vasarā. Basus ķer ar wobleriem. Nevelti visi tie wobleri pa lielam ir izstrādāti tieši priekš basu spinningošanas, nevis priekš līdaku spinningošanas. Tāda specializēta līdaku wobleri ir ļoti mazi pasaulē. Tad šie ļoti atbilstoši, viegli, jaudīgi, bet viņi lielākā daļa ir viendaļīgi. It īpaši lielajos testos viņi ir viendaļīgi. Kas nozīmē, ka viņi, tiem, kas vadā kātus laivā, vai kuram ir, kā mēs sakam, normāli izmēra mašīnas, kur var ielikt to spinningu pa vidu, ir ok. Tiem, kuriem tādas iespējas nav, ar viendaļīgu kātu varbūt nedaudz grūtāk. Bet atkal viendaļīgam kātam ir ļoti daudz priekšrocības. Ja pārvadāšana ir mīnus, tad priekšrocības ir jūtīgums. Slodze blankā sadalās vienmērīgi, jo nav pārāvumu. Kā divdaļīgam kātam ir šī te pārāvuma vieta, kura nelokās nekādīgi. Šeit ir tā iekšējā daļa un ārējā daļa, un šitas posms nekādīgi nelocīsies. Viņš tā kaut kā sanāks apmēram, kurš nelokās. Tad viendaļīgam kādam tādu posmu nav. Līdz ar to viņš pirmkārt paliek vieglāks, jo nav šī savienojuma. Pat ja viņi būs pilnīgi vienādi, viendaļīgais vienmēr būs vieglāks. Viendaļīgais daudz labāk tiks garā ar slodzi, un viendaļīgais būs daudz izturīgāks un ilgmūžīgāks. Jo nav šīs savienojuma vietas. Ja esat gatavs pieciest varbūt kaut kādas minimālas neērtības ar pārvadāšanu, tad viendaļīgi kāti ir maz cilvēki, kuri ir pamēģinājuši viendaļīgi kātu un aizgājuši atpakaļ uz divdaļīgiem. Parasti ir otrādi. Pamēģina viendaļīgi un turpina makšķerēt tikai ar viendaļīgiem. Tagad Deis pieejam gan spinning, gan casting versijās, un Deisam ir arī Big Bites parādījies šogad tieši līdaku Big Bites. Pie tā pieiesim kopā pie līdaku segmenta. Īsumā tas ir par MajourCraft kātiem, kur ir atbilstoši līdaku spinningošana. Tāpatās šeit ir atrodama arī 240 klasiskie līdaku spinningi ar testu līdz 30 gramiem visdažādākajos budžetos. Un tiem, kur negrib twitchot, es atkal par savu twitchu ļoti daudz runāju, jo man tā tehnika vienkārši man tā patīk ķert līdaku, bet ir pietiekami daudz citas tehnikas, kuras varbūt pat dažreiz ir efektīvāks. Un tas īsumā par MajourCraftiem vairāk informācijas uz vietas veikalā. Ja es sāku stāstīt par katru individuālu modeli gari plaši, mēs droši vien šis video būs 10 stundas garš, un nezinu, vai jums tas arī būs interesanti. Tad pieiesim pie Big Bite, parunāsim nedaudz par Big Bite kātiem, un tad jau pārējiem pie spolēm un auklām. Big Bites tiem, kuri grib nevis daudz, bet kvalitatīvas zivis, kuri grib lielas zivis, kuri grib to spēcīgo belzienu, jo līdaks lielākais plus ir tas, ka to lielo mānekli viņam daudz jaudīgāk ar lielu ieskrēja nekā viņam, teiksim, mazu woblerīti. Līdz ar to pat tāda, vidēji izmērta, teiksim, 70-80 cm līdaka, pa to 150 to kātu ieliek tā, ka laivu nošulpojās piecērtot. Tas ir emocijas, kuras īsti ar vienu citu tehniku dabūt ir grūti. Tāpat tā apziņa, ka tu strādā uz trofeju līdaku un katru copu tu gaidi un tu pirmo tu nekad nesaproti. Tur ir metrs 10 vai tur ir 80 un 70 cm līdaka. Pirmā copa viņam visam ir diezgan jaudziņā līdzīga. Tas ir kaifs no Big Bite. Par Big Bite kātiem un vispār par to, kā izvēlēties Big Bite kātus, pat neieslīgstot dziļi modeļos, ir sekojoši. Ir jāsaprot tas mānekļa izmērs, kur jūs mētāsiet visvairāk. Ja jūs pamatā strādāsiet ar mānekļiem no 50 līdz 90 gramiem, tad jums būtu ideāls spinnings ar augšējo testu apmēram 120. Nekad nevajag pirkties, smagākais māneklis, ko es metīšu, ir 120, tāpēc es ņemšu spinningu līdz 120. Nē. Vienmēr atstājam rezervi. Tāpat kā jebkura cita tehniska lieta, izmantota uz savu pilnu kapacitāti, nekad nekalpos tik ilgi, kā atstājot nelielu jaunu rezervīti. Tas attiecās uz mašīnām, spolēm, uz jebko jūsu dzīvē, urmašīnu. Ja jūs viņu izmantosiet uz maksimumu, viņi kalpos daudz mazāk nekā, daudz īsāku laiku nekā tad, ja jūs atstāsiet nedaudz viņai rezervi un ņemsiet nedaudz jaudīgāku. Tāpēc par Big Bite klasiski no 50 līdz 90 gramiem, kas ir 20 līdz 23 cm gumijas, tā mēs ieteiktu izvēlēties spinningu ar augšējo testu 120-150 gramu atkarībā no apstākļiem. Ja jūs tomēr ejat uz lielākiem, tad līdz 25-26 cm mānekļiem, tur jau vajadzētu skatīties spinningu ar augšējo testu 180-200 gramu. Un ja jūs ejat jau 30 cm plus gumijās,
tad jau vajadzētu skatīties uz 300 un varbūt pat 350 gramu augšējo testu spinningam. Par garumiem. Attiecīgi arī ražotāji šos garumus pa lielam ir nostandartizējuši un tātad vieglākajiem spinningiem, 120, 150 gramu garums būs ap 250, 240, 250. 180, 200 grami garums būs ap 250, 260. Un 300 gramu plus spinningiem jau šis augšējais garums būs jau kaut kādi 60, 2 pat 90. Tīri tāpēc, ka lielāka kāta, garāka kāta blanka ļauj jums vieglāk mest šo ļoti smago mānekli, jums ir lielāks šis lingas efekts. Ar īsāku spinningu to būs daudz grūtāk izdarīt. Tāpēc daudzi, kur pamēģina mētāt gumijas ar džerkātiem, ātri saprot, ka tas nav tas. Darīt var, bet tas nav tas. Tāpēc skatāmies, meklējam sev atbilstošu spinningu. Šobrīd veikalā interesants piedāvājums Wolf Creek spinningiem, kas ir ļoti labi spinningi šobrīd par ļoti demokrātisku cenu. Tāpat tās īpaši piedāvājumi arī Gator Elixir Big Bite flagmaņiem, man liekas, vislabākajiem, visadvancētākajiem Big Bite kātiem, kādi ir šobrīd pieejami vispār tirgū. Ļoti viegli, bet atkal viendaļīgi. Ražotājs rūpējas par kādu ilgmūžību un par to, lai jums būtu maksimālāks skaits makšķerēt ar šo spinningu. Viņi visi ir viendaļīgi. Tāpatās arī Days World Series līdaku spinnings, tieši Big Bite spinnings. Ļoti interesants modelis. Noteikti ieteikt pašam tādā vidējā cenu kategorijā priekš Big Bite. Īsumā kaut kā tā, par spolēm. Ļoti daudz jautājumu saņem spolē, gan privātā messengerī, gan veikalā. Mānekļiem ar svaru virs 50 gramiem. Kungi, izvēlamies multus. Tas ir ērtāk, tas ir efektīvāk, tas ir ilgmūžīgāk, un tas ir daudz patīkamāk nekā ņemt 5000 bezinercenu, kuru jūs tāpat agri vai vēlu sabeigsiet. Tas ir laika jautājums, cik daudz jūs makšķerējat. Un pateikt, jūs viņu nokausiet pa gadu, es īsti nevaru, jūs varbūt gadā makšķerēt vienu reizi, bet viņai noteikti mūžu proporcionāli pret kastingu būs ievērojami īsāks. Tāpēc izvēlamies beznerces spoles. Otrs jums pirksts. Jūs taču griežat savu pirkstus kopā. Jūs metat tā pītā aukla strīķējās pa pirkstu, tad uzlīst lietas un atbrauc mājās pirksts jēls. Zinu, es esmu tur bijis, es esmu to darījis sen atpakaļ. Tas nav efektīvi, ar multu to visu darīt ir daudz vieglāk. Labas kvalitātes multi nav dārgāki par ekvivalentu bezinercenes spoles, bet gribētu teikt, ka viņi ir pat nedaudz lētāki. Tā kā multam ir ļoti daudz priekšrocības, par to mēs vairāk pastāstīšu nākamajā segmentā par spolēm. Par spolēm runājot. Spoles ir Daiva Shimano, un tad viņš vēl sadalītu multiplikātoru spolēs, bet inerces un bezinerces spolēs. Kam ko kad izvēlēties? Es teiktu, ka visam, kas ir smagāks mānekļos pa 15 gramiem, mults ir diezgan loģiski izvēle, un es līdz tam vismaz savā ceļā esmu nonācis. 15 gramu plus, tas ir tātad 130 wobleri vidēji un uz augšu. Tur visur mults ir ļoti loģiski izvēle. Pirmkārt, viņš ir ilgmūžīgāks par bezinerceni. Metiena attālumā tur nebūs lielas atšķirības, un tur pasaka, ka multi met sliktāk. Nē, kamēr mults ir labas kvalitātes. Ja mēs vienkārši ekvivalentu salīdzinām bezinerces un multiplikātoru spolu apmēram vienā budžetā, nebūs tur liela atšķirība. Tāpatās ilgmūžībā viņš daudz loģiskāks, un tiem, kas piedalās sacensībās, temps strādājot ar multu ir daudz lielāks. Šis ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc lielajās makšķerēšanas līgās laivās pamatā jūs tomēr redzat multiplikātoru spoles. Temps ir daudz lielāks, un otrs, jūs varat strādāt ar vienu roku, ko ar bezinerceni nekādīgi nevar izdarīt, jo ir jātais lociņš, jāpietur aukla, un tad varat uztaisīt metienu ar multu. Tas viss notiek ar vienu īkšķi, nospiedāt, uzmetāt, aiztaisījāt, sākam retrīvu. Tas tā. Big Bite'am tikai mults, vieglākām lietām. Gaumes lieta, nestrīdēšos, ir labs beznerces spoles. Es arī lietoju līdz 17 gramiem beznerces spolu, virs 17 gramiem multiplikātoru. Man tas šķiet diezgan loģiski. Parunāsim par modeļiem un atbildēsim uz jautājumu par DC bremzēm, kas arī ir tēma, par ko noteikti ir jāparunā. Sāksim tātad ar beznerces spolēm. Klasiski kādu spolu izvēlēties. Modeļi ir daudz un dažādi. Viņi ir gan Daivai, gan Shimano. Viņi ir diezgan līdzīgi savā kvalitātē un savā izpildījumā. Ir kaut kādas features
vienam ražotājiem, ir otram ražotājiem. Viņus pa lielam viens otru izlīdzina un attiecīgi kaut kādā cenu kategorijā viņi būs diezgan līdzīgi. Kas ir jāņem vērā? Pirmais, nebaidieties no spoles izmēra. Jaunās, modernās spoles ir salīdzinoši vieglas, ja mēs salīdzinām to, kā mēs makšķerējām 10 gadu atpakaļ. Līdz ar to, ja jūs paņemsiet šo te 4000 spoli un noliksiet blakām viņai 10 gadus vecu 3000 spoli, kasetes diametrs un korpusa izmērs būs praktiski tieši tāds pats. Tāpēc nekautrējamies pirkt 4000 spoles. 4000 spoles, pirmkārt, jo lielāks spoles kasetes diametrs, jo tālāks ir metiens. Lielāks rokturs dod lielāku griešanas spēku, jums ir vienkārši vieglāk strādāt, ja jums jāvelk kaut kāds zāļu kušķis ārā. Un lielāks korpus nodrošina to, ka tur iekšā var ielikt lielākas zobras, līdz ar to spole ir jaudīgāk un kalpo ilgāk. Arī drag powers, ja jūs skaties šo te spoles bremzes maksimālo rādītāju, ko ražotājs ir paredzējis, pievēršat uzmanību tam, kā viņš mainās, un 4000 spolēm parasti tas jau šobrīd ir 12 kg, 10 kg, kas ir diezgan daudz, ar ko būtībā vajadzētu pietikt. Ne viss inventārs pārējais jums spēs pavilkt šo 12 kg aizgriezt ciet brēmzi. Īsumā tas ir par spolēm. Tā kā modeļu ir daudz un viņi ir dažādi, katrs pēc sava budžeta un pēc sava ieskata izvēlās. Es ieteiktu darīt tā, ka pērkot kātu, ņemam spoli nedaudz dārgāku. Ko tas dod? Praktiski katrs ražotājs ražojot kātu, paredz, ka viņam klāt tiks likt spolu un lai tur viss smuki balansētu un viss smuki nostātos savās vietās. Ja mēs pērkam kātu par 100 eiro, tad izvēlamies spoli par 120. Līdz ar to balans būs labāks, spole būs atbilstoša tam, kā ražotājs ir paredzējis šo kātu lietot. Vēl viena lieta, kam jāpievērš uzmanību, uz visām spolēm raksta virsū tādu interesantu rādītāju kā auklas ietilpība. Tas nozīmē, cik jūs varat uztīt auklu. Pirmkārt, otrkārt, tas ir tas, ko ražotājs ir paredzējis, ka jūs uz šīs spoles tīsiet virsū. Un ja jūs paņemat spoli, kur maksimāli norādītais auklas pārāvuma tests ir 12 mārciņas, piemēram, ko ražotājs ir paredzējis, ka liksiet un uztīsiet tur 30 mārciņas virsū, un tad nesapratīsiet, kāpēc spoli tik ātri izbeidzās, aizgriezīsiet bremzi līdz galam ciet. Pievēršam uzmanību, jo tas ir labs rādītājs cilvēkam, kam tā spola ir domāta un cik lielām jaudām viņi ir paredzēti. Ir šis te auklas ietilpības rādītājs. Tāds maz know-hows. Par spolēm kā tādām es varētu teikt, es saku, manuprāt, tādai līdaku, kas ir spēka tehnikā, protams, jaunais Daivis Serteits, būs modelis, uz ko skatīties. Shimano Twin Powers, tātad jaudīgas spoles, izturīgas spoles, bet prasības līdaku spinningošanai pret spoli ir daudz zemāks nekā mikrodžigam vai kaut kādām supervieglajām tehnikām. Auklas ir esnas, slodzes ir lielas, spolē vienkārši jābūt izturīgai. Un te es pavisam īsi gribu izcelt vienu modelīti, ko pie mums zina salīdzinoši maz. Tā ir Daiva Tattoo. Bezinerces spolu. Mēs zinām par multiplikātoru, pietiekami populāru priekš mums, bet bezinerces spolu. Šis ir starptautisks modelis, kurš ir vienāds Amerikā, Japānā, Eiropā un visur citur. Jaudīga spola, kārtīgā metāla korpusā, salīdzinoši tādā vidējā budžetā, manuprāt, par savu cenu viņa ir pietiekami advancēta un paredzēta spēka tehnikam, kā visa Tattuls Daiva sērija. Šim es ieteiktu pievērst uzmanību. Tagad parunāsim pavisam īsi par multēm. Atbildēšu uz jautājumu par Shimano DC bremzēm. Shimano DC bremzes ir datorčips, kurš regulē auklas nobrukšanu, tā kā jūs metat. DC ir ļoti liela priekšrocība pret magnētiem, jo viņš nolīdzina šo metienu visās savos. Tad sākumā ir ļoti liels pātrinājums, pēc tam auklu griež, kasete griež jau lēnāk, jo māneklis jau lido pēc inerces un beigās jau viņi negriež nemaz. DC ar šo lieliski tiek galā. DC ir laba fiška, ja tā es varētu teikt, kura noteikti strādā. Ja vienīgais DC mīnus ir cena. Jo jaunajiem DC, kur atrodas jaunajās spolēs, tad tā cena būs 400+ eiro viņam. Ja budžets nav ierobežots, pilnīgi noteikti izvēlamies DC,
viņš metīs labāk, ar viņu strādāt būs ievērojami vieglāk, bet ir jāņem vērā vēl viena lieta. Nav Big Bite spoles ar DC. To daudz kļūdās, paņem metāniju un DC, aizbrauc Big Bite, spolu atņirdzās. Kāpēc tā? Tāpēc, ka viņi nav paredzēti tādām slodzēm. Big Bites kā tāds vairāk populārs tomēr ir Eiropā, nedaudz Amerikā un Japānā gandrīz nemaz. Līdz ar to nav DC spoles priekš Big Bite. Ja gribam mest tiešām smagus mānekļus, tad mēs atgriežamies pie vecās, labās, pārbaudītās un visādi citādi izslavinātās Daivas statulas 300. modeļa. Ja gribat mest līdzi 200 gramiem mānekļus, varbūt bišķi vairāk. 400. izmēra tatulu, ja gribat mest jau pavisam lielus, tātad 30 cm plus mānekļus, un, attiecīgi, 200. visbiežāk tiek izmantot mānekļiem līdz no 30, 40 gramiem līdz 100 gramiem. Tur tāds spolu met izcili. 100. no kaut kādiem gramiem 15 līdz 50. Un 70. Tad jau pavisam maziem beitfenēzē, pavisam maziem māneklīšiem, es gribētu teikt līdz 15-20 gramiem. Tīri ok, viņi var izmest. Regulācija viņai super vienkārši, dails ar magnētiem. Attiecīgi 20 magnēti ir ciet, 0 magnēti ir vaļā. Ar viņu iemācīties var strādāt da jebkurš. Tur nav nekāds daudz jāmāk, ka bišķīt sākumā jāpiedomā par to, kā jūs metat un kā jūs regulējat savu spolu. Par multiem jautājumu daudz, par multiem smalkāk nākat uz veikalu. Es centīšos jums izstāstīt, jo mults ir jāpiemeklē pie konkrētā komplekta un mults ir jāpiemeklē pie konkrētām mānekļu izmēra. Nav viens mults, ar kuru jūs varēsiet iemest gramu kvalitatīvi un varēsiet iemest 250 gramus. Tāpat kā bezinertes spoles jau arī, mikroģiga spole un kaut kāda Twitch spole, tomēr būs dažādi izmēri un dažādas prasības pret viņu. Tas pats ir arī multiem. Multiem tas tikai ir daudz izteiktāks. Tāpēc, ja gribat sakomplektēt kvalitīvu kastiņu komplektu, nāciet, mums ir ļoti daudz kastiņu kātuzveids, mums ir ļoti daudz spoles dažādās cenās, dažādiem ražotājiem, kas jums labāk patīk, palīdzēšu atrast, izvēlēties, nokonsultēt šeit uz vietas. Pavisam īsi par spolēm varētu runāt daudz vairāk, bet par spolēm jau esam runājuši mūsu iepriekšējos video gan par Daivas jaunumiem, gan par Shimano jaunumiem. Tāpat tās arī varat iet mūsu mājaslapā blogu sadaļā. Tur arī runāja par jaunajiem spoļu modeļiem, ko redzēja Japānā šogad gada sākumā. Varat izlasīt un iepazīties ar to, kas aktuāls un jauns. Pārējiem pavisam īsi pie auklām un tad ilgi gaidītā sadaļa. Kur un ar ko ķert līdaku? Turpinam par auklām un par auklu izvēli. Klasiski līdakā mēs izvēlamies pīto auklu. Ar monofilu viņas vairs, man liekas, neviens neķer. Pīto auklu un tas izmērs, kur es ieteiktu izvēlēties, ir 1,2 pēc Japāņu šīs PE gradācijas. Milimetros, tiem, kas vēl auklus pērk milimetros, tas būs apmēram 0,18. Bet es daudz stāstīju pītē auklē diametru noteikti precīzi ir ļoti grūti. Iedomājieties, ka jums ir tāda normāla tauva un izmēriet viņai diametru. Katrā pinuma vietā viņš tomēr nedaudz atšķirsies. Tāpat tās daudz ražotāji arī tā bišķi pamānās, ka viņi paņem un auklu izmēra ar bīdmēru principu, saspiež viņu. Un tad tur vispār ir dievu zīmes, superplānas auklis ar milzīgiem testiem, kas dzīvē paņemot un saliekot divus kopā, tur tas izmērs izsaka pavisam cits. PE rādītājs tomēr ir izmantotais materiāls uz 100 metriem auklis, kas ir daudz objektīvāks rādītājs par to, cik tad īstā aukla ir resna. Tāpat tās pievēršat uzmanību pārāvumu testam. Japāņi savus pārāvumu testus pamatā norāda mārciņās, tāpat kā amerikāņi. Eiropas ražotājiem ir atrodama arī kilogramu uz viņiem. Unitika Japāņa ražotājs ar abiem diviem. Tā kā vienkārši paskatāmies, pārēķinam, ir jautājumi veikalā, pajautājam, pārēķināšu jūsu vietā. Tas ir pa bezinertes spolu. Priekšrocība ar multiplikātoru spolu ir tā, ka jūs nezaudēsiet tik daudz metienu attālumu, izvēloties resnāku auklu, kas ļauj jums atkal ātrāk izvadīt zivi, drošāk, mazāk noraut mānekļus. Tā ir multa priekšrocība. Multam, līdakai, klasiskam Twitcham, es teiktu, ka droši liekam P2, un smagajam Twitcham varam pat skatīties uz 2,5 vai pat 3. Ja mēs ķeram ļoti zaļainās tādās aizaugušās vietās, mums tiešām kādreiz ik pa laikam vajag izraut zāļu kušķi no ezera un atbrīvot savu mānekli. Tas ir plus par multiem.
Par auklām pašām es jau entos gadus izmantoju un turpinu izmantot tikai un vienīgi 8 izlupītās auklas. Pirmkārt, tās ir gludākas, viņas lido labāk. Otrakārt, pārāuma tests viņām ir vienmēr lielāks nekā tādu pašu izmēru četrniecēm. Un trešā lieta, kas man nomotivēja pārēt tīri uz 8 lauklu, ir tas, kad es iebraucu agrā rītā. Saulīt ceļās, uz ezera ir klusums. Jūs taisat savu pirmo metienu un auklu par riņķiem. Nu, tas var tā nokaitināt un sabojāt visu to feeling, kas ir uz ūdens tādā momentā, kad es tomēr teiktu, ka labāk izvēloties 8 lauklu. Tas ir daudz loģiskāk izvēle. Par pavadām. Līdakai kā tādai vienalga no ķeršanas tehnikas, izņemot Big Baitu, es izmantoju titānu. Es izmantoju titānu un titānu nevis veikalā gatavu nopirktu, kas ir saspiests ar trubiņām. Tam titānam es, diemžēl, neuzticos. Man ir ļoti rūgta pieredze ar šīm pavadām. Es izvēlos vai nu pavadiņus, kuras ir jau gatavas sasietas mezglā. Tas ir ļoti labs variants. Vai arī iegādājos titānu materiālu. Pats izvēlos karabīnas tādas, kā man patīk. Griezuļus tādus, kuriem es uzticos, un uzsienu pavadiņu pats. Tas ir diezgan ātri vienkārši. Ja kādam ir jautājumi, droši nākat uz veikalu, iedosim ātro ekspresu kursu, kā sasiet titānu pavadus pašam. Nākamais plus sienot pašam varam izvēlēties garumu. Viņas var būt īsas, maziņas, ja pamatā mēs ķersim tēmēm uz asaru, bet pastāv iespēja, ka kaut mazais dūcīts var nokost, plānas, vai mēs varam uztaisīt plānu garu attiecībā no mānekļa izmēra. Mazais know-hows tiem, kuri nesies paši, grib nopirkt gatavu, atrod labas sasiets pavadas gatavs. Cik garu pavadu ņemt? Es teiktu tā, ka pavadai ir jābūt 2 reizes garākai par mānekli. Es turos pie šī te principa, attiecīgi, ja mēs pamatā spinningojam ar 130 wobleriem, tā ir 25 cm pavadu. Gadās gadījumi, kad woblers pavada un līdek viņu paņem no priekša. Iesit viņu visu iekšā sevī. Pretī nākot paņem. Un tad momentā, ja pavada būs tikpat gar kā woblers, tad visizmāk, ka zobi trāpīs jau par jūsu pīto auklu, es esmu pazaudējis zivis, strādājot ar pārāk īsām pavadām. Tāpatās līdaka ļoti bieži, it īpaši mazās, sitot pa mānekli, netrāpa pa mānekli, bet iebliež pavadā. Jūs ejat agresīvā ātrā tvičā, viņi nāk pretī ar lielu ieskrējienu, woblers pakustās, viņi trāp auklā garāk pavadi, neļaus viņai nokost uzreiz auklu. Citreiz ir, ka jūs izvilkt līdaku, woblers ir kaut kur no āras viņai nevis mutē. Viņi visticamākais aizsita garām, un tas woblers viņu noķēra jau ar jūsu piecirtienu. Tad tas woblers aizķer aiz žauna vāka vai aiz skausta viņai un tā tālāk. Tas ir par pavadām. Tā kā šo ņemiet vērā, kad pērkat 2 reizes garāks, nepārspīlēt ar pavadas izmēru. Ir labi Japāņu wobleri, kurus var nogalināt ar ļoti smagām pavadām. Uzliekam kaut kādas tērauda pavadas, kuras sver nesamērīgi daudz, peldošs woblers paliek pa suspenderu vai suspenders paliek pa grimstošu. Titāns, viegls, un es teiktu, kaut kāds 18 mārciņas ir pilnībā pietiekami, jo tas ir tieši tikpat, cik ir pārāuma tests P1-2 auklē. Pavadai vajadzētu būt pēc visas loģikas ar tādu pašu vai nedaudz pat mazāku pārāuma testu nekā pamata auklu, ja gadījumā jums ir neatbrīvojams māneklis rieķēries vietā, kur jūs viņu nevarat tomēr dabūt nekādīgi ārā, tad, lai plīst pavada, nevis plīst aukla, pēc tam ūdenī guļ pāris metri jūs pītās auklis, kur nākamais makšķernieks atkal aizķerās un audzē šo mānekļu kolekciju zem ūdens. Lai tad viņa reiz noplīst tur, kur viņai ir pēc iespējas tuvāk māneklim. Tas par auklām, tagad pāriesim pie mānekļiem. Un pie mānekļiem iesim sekojušā secībā. Parunāsim līdaku spinningošanu vienkāršā. Tie ir mānekļi, kuri darbojas uz principa met un velc. Nav nekas jātvičo, nav nekas jāraust. To visu, protams, var piedot kaut kādas papildu spēles. Bet paliksim pie mānekļiem met un velc. Pēc tam pieskarsimies wobleriem, atbildēšu uz jūsu jautājumiem par maniem top 5 wobleriem, un tad pavisam ātri parunāsim arī par Big Baitu, jo galu beigās ir diezgan daudz trofeju tīkotāju pie mums. Dodamies! Par met un velc mānekļiem. Klasiskākais met un velc māneklis līdaku spinningošanā būs šūpiņš. Šūpiņš ir klasisks metāla māneklis, viņi ir pieejami dažādos svaros, dažādos izmēros, īsāki, garāki, platāki, šaurāki. Attiecīgi, ko ņemam vērā, izvēloties šūpiņš. Jo šūpiņš būs platāks, jo seklāk
viņu būs ērtāk novadīt. Nu, viņš celsies augšā vadot. Jo šūpiņš būs smailāks un taisnāks, jo viņam būs tendence vairāk grimt lejā un attiecīgi strādāt lielākā dziļumā. Viens super šūpiņš, kurš strādā visur un vienmēr, nu, diemžēl, laikam nebūs. Katriem apstākļiem ir jāpiemeklē savējs. Tas, ko es varētu ieteikt priekš sezonas sākumu, viennozīmīgi ir šis te Daiwa Steeze šūpiņš. Viņš ir 14 grami, viņu var pietiekami tālu aizmest, nu, ar jebkuru klasisko līdaku spinningu, un tad pašā laikā viņš ir ļoti plāns, viņš neiet dziļi. Jūs viņu varēsiet novadīt virs jaunajām zālēm. Jo galu beigās līdakas pavasarī tīpaši uzturēsies vietās, kur vēl nav līdz galam izaugušas zāles. Viņas vēl uzturēsies tuvu savām nārstu vietām, kas klasiski ir seklumi. Un šajos seklumos līdakas attiecīgi arī mēs viņus ķeram un varam noķert. Tas ir lielākais plus šādiem te šūpiņiem. Tāpat ir pieejama arī šādi te 38 gramīgi šūpiņi. Lieli, plati, viņš nemaz tik dziļi neiet, neskatoties to, ka viņš ir salīdzinoši smags. Viņi var novadīt salīdzinoši seklu, un ar šādiem te un līdzīgiem ļoti efektīvi ķert, pieņemsim, tādā pašā burtniekā. Ar šādiem te var ķert arī tajā pašā lielupē, par ko es jums diezgan droši varu pateikt, ka vietās, kur vēl nav, vai jau sāk augt pirmā slēpju lapas, metam viņu iekšā, jaudīgs ciets kāds, ar ko mēs varam šās slēpes, ja viņš aizķeras, mēs varam nogriezt un vadam viņu caur šīm zālēm, un noteikti rezultāts neizpaliks pilnīgi droši. Tas ir par met un velc šūpiņiem. Šūpiņi daudz dažādi, ir dažādi rokdarba šūpiņi, ir rūpnīcas ražot tur izvēle un preferences, kādā krāsā, katram ir savs, un arī daudz jautājums jūs uzdevāt man par krāsām. Krāsas jebkuram māneklim ir atkarīgas no ūdenstilpnes. Pirmkārt, katrā ūdenstilpnē mēdz būt sava specifika. Otrkārt, no dienas, tātad no laikapstākļiem, saulains laiks būs viens stāsts, tumšs laiks būs varbūt cits stāsts, un tur atkal krāsu toņi mainīsies. Trešais, ūdens zidrības, jo pieņemsim tai pašā Juglas ezerā, ūdens zidrība nav īpaši liela, viņa ir diezgan patumša. Un tad tur ir divi veidi, kā varam strādāt. Varam strādāt ar salīdzinoši spiltiem mānekļiem, tā kā mēģināt līdaku uzprovocēt ar zelteniem, zaļiem spiltiem, vai arī tieši pretēji iet uz melnajiem, jo melna krāsa, jebkurā gadījumā melns māneklis būs melnāks par jebkuru ūdeni, un līdz ar to kontrastēs daudz vairāk nekā, pieņemsim, kaut kāds konkrēti toņi zaļais pret šo te zaļgano ūdeni vai brūnais pret brūno ūdeni. Tā kā melnām krāsām ir vietai būt gan wobleros, gan šūpiņos, gan gumijās, pilnīgi visās makšķerēšanas tehnikās. Vēl par met un velc mānekļiem, ko noteikti gribētu izcelt, tie ir šādi te seklāki vai netik sekla krenki. Krenks ir super vienkāršs māneklis. Krenka lielākais plus ir tas, ka jūs varat izvēlēties, pieņemsim, uzpeldošu mānekli, kuram tātad ir šī indikācija floating peldošu. Jūs viņu varat pavilkt, apstāties, pacelt viņu atkal augšā. Atkal pavilkt, apstāties, pacelt viņu augšā. Un strādāt šādos te zigzagos, tādā veidā viņš būs universālāks nekā šūpiņš, kurš mazāk vai vairāk turēs vienu dziļumu. Šādi te mānekļi mēdz būt dažādi, ar dažādām iegrimēm, sākot no 30 cm iegrims, kur jūs viņu vienkārši metat un normālā tempā velkat, viņš ir 3 un beidzot ar krenkiem, kuri ies 10 un varbūt pat vairāk metrus uz iemetiem. Krenkiem ir vietai būt īpaši pavasarī, jo viņi visi ir skaļi, viņi grab, viņi ir agresīvi, bet arī pašā laikā viņi ir kompakti, jo līdaka pēcnākstā nevienmēr grib tos pavisam lielos mānekļus. Citreiz tā aktivitāte mums, it sevišķi māja pirmajā nedēļā, mēs būtu ļoti dažādi un bieži lielās ķerās tieši uz šādiem te maziem mānekļiem labāk nekā uz pavisam lieliem. Māja specifika Latvijā. Tagad šādiem kastē ir jābūt, un arī, ja jūs tvičojat un vienkārši nogur roka vai neatcaucās līdeku uz tviču, nevarat piemeklēt spēli, vienmēr turat kastē pāris krenkus tādā dziļumā, kur jūs visbiežāk uzturaties, kur jūs visbiežāk makšķerējat, un vienkārši uzliekam krenku un vienkārši paskrolējam krenku. Citreiz krenks glābi no necopes daudz labāk nekā citi mānekļi. Nākamā lielā sadaļa ar met un velc mānekļiem, tas noteikti ir silikona mānekļi. Silikona mānekļi sākot no 10 centimetriem
ko mēs tā klasiski lietojam līdekai mazākus. Es nezinu, vai vajadzētu 10 centimetriem un beidzot ar 30, 40 centimetriem, cik nav žēl un cik varat iemest. Klasiski līdeks mēs ķersim tomēr ar 5 gramu mānekļiem. Es ieteiktu paskatīties, ja copa ir grūti turēt kastē pāris krāsas ar saumuru. Saumura ir super mīksta, viņa ļoti labi spēlē. Protams, ja copa būs aktīva, tās gumijas saplēsīs ļoti, ļoti ātri. Tādām copēm, atkal tādā pašā līda gumija kastē, man stāv klasisks neēdamās gumijas. Tas pats Vestins. Tās pašas mazās Gator gumiņas. Viņas ļoti labi, viņas ir izturīgas, un ja līdeka aktīvi ķerās, viņas ļoti labi pilda savu funkciju. Turpretī dienās, kad copa ir grūta, vajag mīkstāku mānekli, ko jūs varat vadīt lēnāk, kuram būs izteiktāka spēle pat pie pavisam lēnas ietīšanas. Un, ja jūs ķerat pilnīgi aizaugušās, jau lēpes ir pacēlušās augšā un līdeka vēl joprojām uzturās ap šīm zālēm vai pat pašās zālēs, jums ir jāmet iekšā, mīkstas ēdam gumijas, kā saumura, keiteči un tam līdzīgi. Priekšrocība būs tā, ka offset āķis no viņas izslīdēs daudz, daudz labāk nekā no cietas gumijas. Ir gumijas, kuras es neieteiktu likt uz offset āķi, bet vienkārši aprīkot ar vieglu džigalu, jo savādāk efektivitāte zūd. Vēl viens māneklis, par ko noteikti mums ir jārunā, un mānekļu tips kā tāds pavasarī, ir spinnerbeiti un čatarbeiti. Čatarbeiti pie mums parādījušies salīdzinoši nesen, bet palikuši ļoti populāri dēļ savas efektivitātes. Spinnerbeiti turpretī jau ilgāku laiku tirgu, un es domāju, ka daudz no jums jau zina, kas tas ir un kā ar to ķert. Šo mānekļu plus ir tāds, ka mēs viņu varam mest diezgan aizaugušās vietās, aprīkot papildus ar gumiju vai neaprīkot ar papildus gumiju. Abus šos mānekļu tipus es ieteiktu aprīkot tomēr ar gumiju, kurai nav savas astes, tā kā spēlējošas astes un vairāk aprīkot ar slagiem, vienkārši piešķirot māneklim apjomu un tādā veidā netraucējot pašam viņam spēlēt. Un varam viņus mest, attiecīgi izvēlēties izmēru, cik lielus mēs gribam, cik smagus mums vajag, lai mēs caursistu zāļu paklāju. Čatarbaitu var lādēt iekšā ar ritīgi aizaugušās lēpēs, ka tur pat īsti ūdeni nevar redzēt, tikai ir jāizvēlās atbilstošs svars. Lai viņš nevis iet tā, kad aukli paliek uz lapas un tad tas māneklis šitā tekrīt pa ūdeni, tas nav ļoti efektīvi, bet tieši pretēji ņemam smagu mānekli, izsitam aukli cauri lēpēm un ejam pa savu izvēlēto horizontu, pa savu izvēlēto augstumu ūdenī un ķeram zivis. Ļoti efektīvs variants. Tur arī prasīsies salīdzinoši paciets kāds, lai varētu no tām zālēm viņu izraut ārā, bet tādā pašā laikā viņam ir jābūt tādam, ar jūtām, lai viņš nenojauktu wobbleru spēli. Ja mēs tur paņemsim galīgi džeru kātu, viņš sāks jaukt no spēli čatarbaitam, tas čatarbaits jums kātā vairāk nespēlēs, jūs nesapratīsiet, pirmkārt, kas pats notiek. Otrs cietais kāds sāks ietekmēt, ko tas māneklis dara. Tur jums viņu vajadzēs tīt daudz ātrāk, lai viņš sāktu spēlēt. Tā kā te ir jāatrod tāds balans. Atkal, šādas specifiskas lietas video visu izstāstīt grūti, un tagad sākt rādīt, kāds šito 7-gramīgajiem un šito 10-gramīgajiem būs ļoti grūti un ļoti neefektīvi. Tāpēc nāciet uz veikalu, ja gribat pamēģināt šīs tehnikas pavasarī vairāk. Čatarbaits ir tēma, kuru ir jāattīst tiem, kas to jau nav izdarījuši. Tas ir ļoti efektīvs māneklis ļoti daudz dažādos apstākļos. Tas ir īsumā par metu un veltes tehnikām. Tagad pāriesim pie wobbleriem, par ko ar mums bija pietiekami daudz jautājumu. Kuri wobbleri mans top 5, uz ko būs grūtāk atbildēt, bet centīšos. Dodamies. Wobbleri, milzīga tēma. Pirmkārt, ļoti daudz modeļu, ļoti daudz formu, ļoti daudz krāsu un ļoti daudz taktiku, kā viņas pielietot. Ar ko es gribētu sākt? Twitcha wobblerus izvēlamies atbilstoši tam dziļumam, kurā mēs gribam spinningot. Tad, ja mēs braucam uz seklu ezeru vai mēs makšķerēsim ezerā pa seklumiem vai upē pa seklumiem, tad attiecīgi izvēlamies atbilstošu dziļumu wobbleru. Es no katra dziļuma mēģināšu izcelt dažus savus mīļākos Twitcha wobblerus, jo iedot man savu wobbleru top 5 nav nekāda problēma, bet man ir pretjautājums. Kādam dziļumam? Jo šis tops būs diametrāli pretējs. Vai man ir jāķer Engurs ezerā, piemēram, kur ir pusmetra ūdens, vai man ir jāķer Lielupē vasaras vidū, kur es varbūt tvičoju pat 4 un 5 metros. Tie ir dažādi wobbleri un dažādas arī taktikas. Tātad seklē wobbleri un tāds mazais seklo wobbleri pavasara top. Pilnīgi noteikti. Tas ir Zibaits ZBL 123.
Viņa darba dziļums būs apmēram 30 cm līdz pusmetram. Viņš ir uzpeldošs, tad viņš celsies pauzēs augšā, kas ļauj jums variēt ar to dziļumu, kurā viņš iet. Tad garāks pauzes, iet seklāk, mazāk, īsāks pauzes, viņš iet dziļāk. Ļoti efektīvs viņš lido kā lode, un kas ir ļoti svarīgi pavasarī, bieži mēs nestrādājam uz konkrētu vietu, bet mēs braucam pa kaut kādu klajumu vai slīdam pa vējam ar kaut kādu parašūtu pa klajumu un mētājam uz visām pusēm, tad metiena attālums vienkārši palīdz jums nosakt lielāku ūdens daudzumu. Tas ir par 1. Numur 2 pilnīgi noteikti. Tas ir Magalons, Tiny Magalons vai vienkārši Jackal Magalons. Šī ir klasika, kuru vienu laiku bija pazudusi no tirgus un tagad ir atpakaļ. Viņa noņemts no ražošanas, tagad ir atgriezies lielā pieprasījuma dēļ. Viņš arī ir tvičojams ar visu to, ka viņš ir divdaļīgs. Šis gan lidos daudz sliktāk, un šo es ieteiktu pielietot vietās, ka jūs zinat, pa ko jūs metat. Tad mēs metam par to niedru puduru, mēs nobraucam attālumā, kurā mēs varam aizmest un metam šo te mānekli un ķeram zivis ar viņu. Ļoti efektīvs ar viņu, citu arī vasarā var asarus ķert ļoti efektīvi. Tā kā viņš ļoti viegli tvičojās, viņš ļoti piedodošs ir tiem, kur tikko sāk. Un, protams, tāds hibrīds starp Net un Velts un Twitch, tas ir Jackal Dehakamura suspens, ļoti efektīvs māneklis. Viņa lielākais plus ir, ka jūs viņu varat gan pietvičot, viņš nav tā kā obligāti visu laiku jāraust, tā kā tas būs jādara ar, piemēram, ZBL, iepriekš parādīto. Viņu var vienkārši patīt, apstāties, pātrināt, apstāties un tādā veidā spēlēties ar šo te ietīšanas ātrumu, un tad tas woblers tiešām sāks dot jums ļoti labu rezultātu. Ja nav kastē, domāju, ka vismaz vienam ir jābūt, ja ķerat seklumos. Atkal. Tas pavisam īsti topiņš par seklajiem wobleriem. Tad bišķi dziļākiem. Dziļākiem wobleriem es gribētu teikt, ka nākamais loģiskais solis ir metrs līdz pusotrs, un tur pilnīgi noteikti tas ir Jackal Timon Tricolors 88. MDFs. Viņš nav liels, viņam ir pieejams ļoti daudz, ļoti smuks, spilgts krāsas, arī dabīgs krāsas. Es paņemšu viņu, parādīšu. Šāds te. Viņš ļoti labi tvičojās. Viņš pie mums pazīstams kā lašu taimiņu woblers ar lašveidīgiem zivīm, bet viņi ļoti efektīvi var arī tvičot, un viņš vasarā ļoti labi ķers asaru. Un turpretī pavasarī viņš ļoti labi lasīs ne tik aktīvu līdu. Viņš ir ļoti ātri uzpeld, viņš ātri nāk augšā, līdz ar to viņu var novadīt arī seklāk. Es ar viņu parasti strādāju šī metrs pusotras dziļumā, tur ar viņu ir pastrādāt viegli, nav tur pārliek garas tās pauzes jātais un tā tālāk. Tas ir numur 1, par ko būtu jārunā šajā dziļumā. Tad, protams, ka tas ir Megabass Visions, Vantains High Floats. Šis te, viņš ir ļoti ātri uzpeldošs, ļoti labi tvičojās, tāda Twitch klasika, piemērota tādiem vidēji dziļiem ūdeņiem. Tad, kad līdāk jau lēnām sāk nākt ārā no zālēm un jau atrodas uz zāļu malām, tad ar šo var ļoti labi paķert. Viņš ir ļoti efektīvs, arī ļoti daudz interesantu krāsojumu. Es nezinu, vai šis prasa vēl komentārs. Šo wobleru mēs zinām jau, man liekas, ka jau vairāk kā 10 gadus točni. Manā arsenālā viņš ir noteikti ilgāk. Ja es nekļūdos, ļoti sen. Tā kā, daudziem šis nebūs jaunums. Protams, ka ir vēl plejāde ar daudziem citiem wobleriem atbilstoši šim dziļumam. Šie ir 2, ko es gribētu izcelt. Un tad mēs pārvietosimies uz nākamo dziļumu, kas aktuālāks jau paliks vasarā, tā kā ūdens iesils, līdāk būs iznārstojas, zāles saluši, viņi sāk virzīties ārā no zālēm. Un šeit ir tas, kur mēs viņu ar Twitchu ķeram visbiežāk. Ja vēl zālēs mēs mēdzam viņu ķert ar krenkiem, šūpiņiem, rotiņiem, gumijām un tā tālāk, tad izsaka, ka viņi ir iznākusi ārā, tur un tomēr woblers, manuprāt, strādā labāk. Un tajā momentā pilnīgi noteikti Duo Realis. Šī woblera efektivitāte, es, man liekas, nevienā video esmu iefilmējis, parādījis. Manuprāt, viens no visvieglākajiem tvičojumiem wobleriem, kāds ir. Viņam patīk agresīvs twitch. Viņam ir pieejama vesela plejāda ar krāsām un vesela plejāda ar arī viņi peldoši, grimstoši, neitrāli peldoši, tātad ļoti prašs modeļu klāsts, izmēri sākot no 100, 110, 120 un 130. Manuprāt, must have.
Ja jautājumi par šo wobbleru nāciet uz veikalu, es jums pastāstīšu, parādīšu. Milzīga pieredze ar viņu, super efektīvs māneklis, kuram ir jābūt arsenālam. Protams, ka šī pašā dziļumā mēs nedrīkstam aizmirst par OSP rudru. Varbūt uzskatāmāk. Ja gribam sākt, es teiktu, ka šis ir vēl viens woblers, kuram ir jābūt arsenālām. Teiksim, tāds starta komplekts. Reālis, rudrai patīk ļoti agresīva vadīšana. Rudra piedod cilvēks, kuriem ļoti patīk tā, super cietu kātu, šī tāda liela amplitūda. Tvičot rudra ar to tiek galā tur ūdenī, un tad pašā laikā turpina ķert zivis. Ja gribam tvičot vēl dziļāk, tad izvēlamies grimstošo rudras versiju. Ir arī sinking versija, kura var mierīgi iet pa 4 metriem. Mēs ar viņas ķēris lielos dziļumos ļoti efektīvs māneklis. Ļoti efektīvs māneklis. Atkarībā no tviča intensitātes arī mainīsies grimstošā wobblera darba dziļums. Protams, ka šis tāpatās Depths Balisongs arī vēl viens tāds pats skaļš, stiprs wobblers, kurš prasīs jaudīgu kātu, bet tad, kad jūs iemācāties ar viņu tvičot, viņš ļoti patstāvīgi ķers zivis visu gadu, neatkarīgi no ūdens temperatūras. Sākot no pavasara un beidzot ar jau ziemu pirmsledus periodu, Balisongs, tas viens no tādiem maniem topiem. Un kā jūs redzat, man tops daudz plašāks ir šī dziļumā. Virs 1,5 metra un kaut kur 1,5–3 metri, jo tur es ķeru visvairāk, es vairāk dzīvoju pa lielupu, un es saku, Twitch vasarā ir šie dziļumi, un varbūt pat dziļāk. Tāpatās Lucky Crafts, pointeri, nenoliedzama tāda tēmas klasika. Šis 100, pieņemsim, arī tas pats apmēram 1,8–1,5 metru būs darba dziļums. Viņam ļoti viegli iztvičojams un varbūt tās pat kā pats pirmais wobblers. Es pat teiktu, ka šis pirmkārt viņam cena ir salīdzinoši tāda draudzīgāka, priekš Japāņa ražotāja, un otrs arī tas izpildījums un tas, ko tas wobblers, kā viņš uzvedās, viņu var tvičot ļoti maigi, ļoti īsiem rāviem, viņu var arī tādu, kā saka, slānīt ar lielas amplitūdas sitieniem, un viņi arī galu beigās vienkārši mest un viltu, viņam tāpat ir kaut kāda savu spēle. Tā kā tiem, kuri nav tā roka piesista, pamēģiniet, nenožēlosiet, un arī ļoti plašu krāsu gāmu pieejam. Tur gaišāki, tumšāki, spīdīgi, matēti, visiem dienas apstākļiem un visu kaut kam. Pavisam īsti tas bija par Twitch. Par Twitch es varētu runāt stundas, 2, 3 un vairākos podkastos. To esmu darījis un visādos semināros. Ja jums ir interesi, jums ir konkrēti jautājumi, nekautrēties, nākat uz veikalu, meklējiet mani, prasat. Es jums pastāstīšu, parādīšu, paņemšu kātu rokās un parādīšu, kā es šo wobbleru spēlēju un kā viņš man ķer zivis. Un iedošu jums kaut kādu labu tādu startu, ar ko vismaz sākt. Cits stāsts ir, ja nezinās, ko gribās kaut ko, tad ir grūti palīdzēt. Jums tā kā sagatavojamies un nākam, tāpat tās varat arī zvanīt, rakstīt, bet, es saku, atnākt uz veikalu ir visefektīvāk. Tur paņemot kātu rokās, jūs sapratīsiet, ko es jums saku. Kas priekš manīm ir asrāviens vai nav asrāviens. Tas ir īsumā par wobbleriem. Wobbleri neskaitām daudz, wobbleri daudzām dažādiem dziļumiem, dažādām vadīšanas tehnikām, dažādai zīvju aktivitātei. Dažādi krāsojumi, dažādiem laikapstākļiem. Šis ir tāds mans mazais tops, ar ko es noteikti, kas man būs kastē braucot mājā uz copi, pilnīgi noteikti. Tad mums vēl ir jāpieskarās Big Bitam. Pavisam īsi par džerku jautājumu nebija. Džerku šoreiz neiztiksim par džerku konsultācijas veikalā. Par Big Bitu un par krāsojumiem. Big Bitam un konkrēts jautājums par Juglas ezeru. Es parādīšu krāsojumu, kas man vislabāk strādā Juglā. Un kas, manuprāt, ir visefektīvākais krāsojums pavasarī Juglā, šis. Šis priekš manī ir visefektīvākais krāsojums pavasarī Juglā. Es šai krāsai ticu, es ar viņu ķēris. Ne tikai Juglā, es ar viņu ķēris. Visu kaut kur, Lielupē, Daugavā, kur tik vēl nē, visu kaut kur. Man šīs sarkanās ķieģeļu tumšās krāsas ar melno muguru ļoti, ļoti patīk. Man viņas strādā un es viņām ticu, un tāpēc es viņas metu vairāk, un man uz viņām ķeras vairāk. Iespējams, ka tāda ir tā atbilde par to, vai tas strādā. Par Big Bitu
Tad saprotam savu kāta testa diapazonu, saprotam dziļumu, kurā gribam strādāt. Ir gumijas, kuras labi strādā seklumā. Pieņemsim, Schwarzenkers. Ir ļoti lēni vadām gumija, kur strādā ļoti labi tieši seklumā. Gators ir smagāka, blīvāka gumija, kura automātiski gribēs iet nedaudz dziļāk. Tāpēc Babītas ezerā ar tādu klasisko Gatoru gamu pastrādāt ir nedaudz sarežģītāk. Ir know-how, kā var jebkuru gumiju pataisīt, lai viņi iet seklāk. Par to runājam veikalā. Bet Tinam viņam patiks bez svara iet kaut kādā metrā pusotrā apmēram. Tur viņš jutīsies labi, tur jums būs ērti iemetāt, sākāt tīt, viņš ir tajā dziļumā. Ir pīkšādi, kur ir bišķi universālā, kuriem patīk ātrāk spēle, kurus Tina salīdzinoši ātri, pat ja jūs pastāties Zviedru, kaut kāda sacensības pīkšāds, manuprāt, ir ļoti labs. Meklēšanas māneklis, ka jūs slīdat pa ezeru, mētājat uz visām pusēm, tur un cūkai patīk ātra vadīšana, līdz ar to jūs ātri nosadzat lielu ūdens daudzumu, dabūnat kaut kādas copas, tad jūs varat viņu noņemt nost, uzlikt, piemēram, Gatoru, kuram patīk daudz lēnāk spēle un izstrādāt šo te konkrēto vietu. Tāpatās ir vēl arī Wolfskrīga mānekļi, par kuriem noteikti ir jārunā. Wolfskrīga mānekļi ir nedaudz universālā. Gumijas blīvums ir ļoti pateicīgs mūsu dziļumiem, kuros mēs makšķerējam, un viņu tātad ātrāk tinot, viņu var novadīt pusmetrā, varbūt pat seklāk bišķīt, un turpretī palēlinoties, viņi var dabūt iekšā šo te 1,5–2 metru, kas ir klasiskā zāļu mala. Par to, un šeit es jau atbildu arī uz jautājumu par to, kur būtu jāmeklē līdaka. Pavasarī līdaku meklējam seklumos. Pavasars šogad izstāsta, ka būs rekords silts. Tā vismaz ir uz doto brīdi, ir aprīļa, 10. aprīlis un gandrīz aprīļa vidus. Ir ļoti, ļoti silts ārā, līdz ar to līdaks būs nonāštojis un viņi uzturēsies šajās te ap jaunajām lēpju audzēm, ap savām nārsta vietām un lēnām migrēs ārā uz dziļākām vietām. Kad lēpes būs sauguši, līdaka attiecīgi no viņām lēnām bīdīsies ārā un uzturēsies uz šīm te lēpju malām, kur tad attiecīgi ir zāles un brīvais ūdens. Tātad viņa noslēpjas zālēs, uzbruk ēsmu zivtiņām, kas peld pa brīvo ūdeni, ēd viņas un migrē no dziļuma uz šīm te zālēm, lai paēstu atpakaļ, uzturās, maina šos te, viņi daudz aktīvāk kustās. Līdz ar to viņa meklēšanā varbūt vajag nedaudz vairāk laika saprast, kur viņa konkrētajā dienā ir. Bet, ja jūs aizbraucat uz nepazīstamu vietu un gribat noķert līdaku, pirmais, ko daram, sākam strādāt lēpju malu. Varam strādāt tā, kā ar laivu nostājamies paralēli lēpēm, metam garām, vai arī nostājamies dziļumā, metam uz lēpēm un skatāmies, kur mums parādās cops. Tad mēs redzam, ka mums tādas cops un kaut kāda kontakta ar zivu parādās pusceļā starp laivu un lēpēm. Tad mēs attiecīgi varam nostāties šādi un sākt strādāt jau vairāk šādos te leņķos. Tā būtu tāda klasiskā taktika, kā vispār meklēt līdaku nepazīstamā vai mazzināmā ūdens tilpnē. Pavasarī turpretī braucam jau iekšā lēpēs un kapājam tur. Rudenī viņa arvien vairāk, it sevišķi trofejas zivs, sāks pārvietoties prom no šīm te zālēm. Un tā sekot balto zivju bariem jau ūdenstilpnes dziļākajās vietās. Tur šī līdaka vasaras vidū paliek pelāģiska. Līdz ar ko, tas nozīmē, ka vai mēs viņu ķeram ar tam īpaši paredzētām eholotiem, kurš spēj šo saucamajām live tehnoloģijām, vai arī, teikšu godīgi, gadus 10 vairāk atpakaļ, kad šādas tehnoloģijas vēl nebija pieejamas, es ļoti veiksmīgi ķēru gan pelāģiskos līdakus un pelāģiskos zandartus lielupes bedrēs, vienkārši mētājot krenku, kurš tātad ūdens dziļums zem manīm ir 10 metri. Krenks iet pa apmēram 5–6 metri dziļumā. Tā uz sajūtām, jo atkal to noteikti ir diezgan grūti. Tā apmēram vajadzēja būt. Vienkārši slīdu pa bedri ar parašūtu un vienkārši mētāju uz visām pusēm. Un kaut kādā brīdī šo te pelāģiskos zivs atrod jūs, nevis jūs viņu, kā tas ir ar live tehnoloģiju. Protams, tas nav tik efektīvi, bet tas strādā un tas var arī ļaut noķert zivi vasaras karstumā dienas vidū, tā ka nekur nekas pēc vectēvu zināšanām nevajadzētu ķerties un nekam nekur nevajadzētu būt. Tas īsumā par līdaku spinningošanu pavasarī es jau aizrunājos jau līdz rudenim un vasarai, un man tēma ļoti mīļa. Ja jums ir vēl jautājumi, turpinam uzdot šos jautājumus zem šī video YouTube'ā. Turpinam uzdot viņus mums Facebookā, mēs centīsimies atbildēt, bet vislabākais nākat uz veikalu, parunāties, papļāpāsim. Mēs cenšamies maksimāli daudz informācijas iedot saviem klientiem, padalīties ar savām zināšanām un padalīties ar saviem lomiem un jaunatklājumiem. Šosezon ir pāris jaunas interesantas lietas, ko arī es mēģināšu pirmo reizi, un par tām noteikti ziņošu jums jau mūsu mājaslapas blogu sadaļā un
YouTube video. Tā kā sekojiet līdzi kanālam, un pavisam īsi pašas beigas neaizmirstam reģistrēties Pikefaitam, Eholotu Pikefaitam, kurš norisināsies 4. maijā Rīgas ezeros. Starts mums ir no Ķīšezera. Neaizmirstam pieteikties, būs jaudīga līdaku mača, un tiem, kam līdaku spinningošana interesē, vai kuri grib pārbaudīt savus spēkus, vai arī vienkārši iemācīties ko jaunu, mums ir ļoti demokrātiska rezultātu reģistrēšanas sistēma. Kā rezultātā jūs redzat gan māneklus, ko konkrētais cilvēks ir noķēris, ieskaits zivi, gan apmēram jau gluži, ka varat saprast, kur. Līdz ar to ļoti daudz informācijas arī tiem, kur vienkārši grib pamācīties ķert labāk, pamācīties ķert vairāk un vienkārši parunāt ar foršiem copaņiem un foršās sacensībās pacīnīties par balvām. Tā kā tiekamies, reģistrējamies sacensībām, sekojam līdzi mūsu YouTube kanālam, spiežam like, spiežam subscribe, uzdodam jautājumus, nekautrējamies un tiekamies veikalā. 1. maijs tuliņ.